visiem. Kādam diena jau, kādam rīt. 8. novembris. Laiks ir labs. Vēja nav, bet labi varētu būt vējiņš. Pagaidām ir ok. Mēģināsim noķert kādu asari. Vismaz pameklēt viņu, vai viņš te ir vai nav. Un tad jau skatīsimies, kas mums kāds. Vai būs, vai nebūs. Kaut ko gan jau noķers. Cik daudz, cik lielu, nav nejausmas. Tā teikt, iesildīšanās pirms svētdienas Rīgas piedzīvojama. Nu, lūdzu. Pirmais ir. Un šis jau īsti neskaitās. Gar struktūru vienmēr var kaut ko noķert. Gribētos jau saprast, kur tad tas lielais ritīgi ir. Vai ne lielais, vai vienalga kāds asaris. Šis ir defaults, tā teikt. Neskaitās. Principā visur, kur esmu bijis. Visās vietās gar konstrukcijām var noķert kaut ko. Tā nav izņēmums. Dažreiz var redzēt, reku viens ir. Šis bija maziņš. Bija viens lielāks. Šis ir maziņais. Nē, ir lielais. Apakšā ir asari. Redzu viņus. Vai arī kāda cita zivs, bet nē, izstās pēc asari. Strīpus bija. Nu, blitkojam. Nu, lielais, kur te esi jau? Labi, tādā ķēmošanās. Bet vispār viņš te ir. Ja godīgi visas pārējās reizes, tik tas bijis. Un šeit diezgan daudz braucu. Jo tas ir tuvu mājām. Jāsaka, ka līdz galam nevar saprast, kas viņam te patīk. Ir bijis, ka atbrauc un ir ļoti švaki. Visiem. Un šeit makšķernieku ir ļoti daudz salīdzinoši. Kā tā vieta ir nopresēta. Ir tomēr arī vietējais asaris un šeit nav jūra. Bet, nu jā, ir bijis, ka nav nekā. Ir bijis, kad ir visiem. Un man ir bijis tiešām nelieloties vai kā, bet ir bijis tā, ka es viens pats stāvu ķeru. Tur tā atslēdziņa nezinu kāda. Ja šeit pēc novērojuma cilvēki
dalās tādās 3 daļās, man gribētos teikt. Viena, kas ķer līdaku, un es godīgi neredzu baigi, ka viņi noķert līdaku, bet diezgan daudz cilvēki, jaunieši. Nāk un ķer līdaku. Protams, ir asaru ķērāji. Un trešā grupa, man gribētos teikt, ir bērni. Bērni un pludiņotāji, fīderisti. Tie kaut ko noķer, bet tā, savu. Vēl jau, protams, nevar aizmirst arī džekus, kas nāk uz samiem. Ir dzirdēts par normāliem lomiem. Ir dzirdēts arī tas, ka šeit samu populācija ir ievērojami palielinājusies. Šitas labs ir. Kas tas vispār ir? Tas ir laba zivs. Bija laba ziva. Nav slikta. Tikai kas par zivu? Mežana? Līdaka? Kas tu esi? Mežana gan jau. Nē. Jā, mežana. Mazā mikro mežana. Jā, man likās. Kas tu tik notiek? Kaut kas bišķiņ saķēries. Vienās tāpat iesmelt. Nāču augšā. Nāču. Viņš tāpat nav mazākā, kas parasti puikā iedusi. Iedusi zivs. Viņš tāpat nav mazākā. Paramā, ko tu tur esi apēdusi? Lūdzu. Nemērīsim tevi. Vai. Re, pati aizgāja.
apstājusies tikai tas, ka pareizu atslēdziņu vajag. Tas nav nejausmas, kas tas bija. Vēl viena sopīte. Mēženes atkal. Mēženes neliek galīgi mieru šodien. Vienīgais mīnus garai pavadai. Tāds, kad ar īsu spinningu, tā kā man metrs, viņš bija 7 pēdas, 2 colas, tas ir kaut kāda, man liekas, metrs 18 bija laikam. Diezgan grūti ir iemest. Vajadzētu garāk, 2,40, 2,70 tajā robežā. Tāds ir plāns uz nākošu sezonu. Šis konkrētais spinnings ļoti labs ir mikrodžigiņam. Majorcrafts Agido 2,18 līdz 2,18 un tests no 1 līdz 15. Mazāku man pat neprasās testu. Labi paņēma. Mazais dusmīgais. Mazais dusmīgais. Es pasaucu savu omi. Tā. Atkal mazais. Vienmēr sakot saudzējiem savu resursu. Vēl neviens cits nedarīs. Nav mums tomēr, nav tas resurss tik liels, kā mums liekas par šiem. Daudziem capaņiem, ar ko ir runāts, bišķiņa ignorants, kā teikt. Tas tāds kaut kāds ego, nevar pārkāpt pāri. Bet, tas ir tikai mans personiskais viedoklis. Katrs jau dara, kā viņš ir. Mums, man liekas, vajadzētu kolektīvi visiem būt uz viena viļņa. Man liekas, ka īsti pareizi jau tas nav, kad ir daži turbo saudzējošā režīmā, un ir daži, kur pilnīgi vienalga ir. Tas nav pareizi. Pirms pāris dienām bija tad neliela diskusija par to, ka respektīvi bija ieraksts no intervijas Facebookā. Džeks teica, ka vajag skoliņu, kursiņus paiet. Es uzskatu, jā, tas viss ir pareizi, jo pēc novērojumiem
makšķernieks parastais Latvijā nav īsti zinošs. Sorry, čaļi, piedodiet man, bet ir ļoti daudz negudri džeki. Negodprātīgi un negudri. Un es to secinu, protams, pēc saviem novērojumiem. Bet nu man ir gadījies pašam aizrādīt vīriem par to, ka nav ok. Pirmkārt, 3 makšķeres iemestas. Nav ok 3, 4 āķi uz 1 makšķeres. Mazu līnīšu ņemšana lomā nav ok. Vispār neievērošana lomu limita un garuma. Tas, ka mums ir akūts inspektoru trūkums, tā ir valsts neizdarība, bet nevajadzētu to izmantot. Ir zīvis, kuras atjaunojas ātrāk, kuras atjaunojas lēnāk. Lielie asari šajā kategorijā atjaunojas ātri nav tāpat kā līņi. Jā, pliču, brekšu, raudu mums ir daudz. Bet nu tādu tiešām lielu eksemplāru baigi nav dzirdēts. Es savā bērnībā tikai dzirdēju par, teiksim, raudām pār kilogramu tādu līdz pusotru. Tas tik tādu sapņu stāstu. Kaut kas tomēr ķerās tādā foršā dienā. Bet, nu, kā jau es teicu sākumā video, tas ir standarts, struktūra. Un jau nākošais jau, lūdzu. Struktūra, vīri, jaunieši. Dažāda veida zemūdens akmeņi, zemūdens koki. Viss ir ideālā vieta. Vasarī. Vēl. Katru krā strādā, tā teikt. Nezinu, kur šis jau ir kaut kāds nespiežam. Mežana atkal. Šeit mums ļoti daudz ir. Tā mana kļasēm arī tā baigi interesanti. Man, piemēram, zivīgas visas tās te ir. Zinu, čaļus esmu runājis, ko esmu saticis. Kam ļoti patīk oranžīgie toņi. Man personīgi pārliecības par tiem oranžīgajiem nav.
Līdz ar to man arī neķerās. Violetie visi šitie. Arī ir labi, bet šeit šobrīd nē. Man vismaz. Nezinu, kāpēc. Varbūt tāpēc, ka tas asars ir diezgan pasīvs un šobrīd viņam vajag kaut kādu dabisko. Krāsojuma mānekļiem. Droši vien, ka tas arī ir. Tā arī ir tā atbilde. Violetē šeit ļoti labi strādā vasarā. Ļoti labi strādā sarkanīgie toņi. Tādi, kā raksturo, dabiski sarkanīgi, nekošie. Tur ir bariņš kaut kāds. Balto zivi atnācis. Jā. Šis tāds labāks jau. Nē, tāds pats. Tāds pats. Ja kādam ir būs kaut kas sakāms, tad, kad publicēs video, droši esmu atvērts diskusijai, padomiem, jo nekad nevar būt par daudz informācijas.